Sveiki! Šodien mēs novērosim metodi saknes paraugā. Sākumā ir jāizvēlas sakne. Mēs izvēlējāmies pupiņas sakni. Izaukam to ārā no mazās burkas un uzliekam virsū uz priekšmetu stikliņu. Pēc tam uzpilnam 2-3 pilienus ar vienmolāro salskābi. Pēc tam paņemam skavas un iespiežam tajās priekšmetu stikliņu. Pēc tam uzliekam to virs elektriskās plītiņas, lai tas sāk karsēties. Ir redzams, kā pupiņa sāk karsēties, kas nozīmē, ka tai trūkst salskābes, tāpēc to pievienojam vēl. Pēc tam minūti paturam no plītiņas, lai tā atdziest. Pēc tam uzpilnam 2 pilienus porceīnskābes. Un kamēr mēs gaidām 1 minūti, tikmēr mēs izvēlamies sakstikliņu. Tad 1 minūte pagājis, uzliekam virsū sakstikliņu. Un uzliekot salveti uz sakstikliņa, kārtīgi spiežam ar īkšķi, lai sakne saspiestos, lai būtu iespējams to izpētīt. Noņem no salveti, un objekts ir gatavs pētīšanai. Pirms pētīšanas pārbaudām mikroskopu, vai priekšmetu galdiņš ir vietā, vai kustās visi objektīvi, vai strādā gaisma, un lai skavas kustās. Tālāk uzliekam preparējumu objektu uz priekšmetu galdiņa un nosakam to ar skavām. Un sākam pētījumu, pielīdzinot priekšmetu galdiņu, sākot ar mazāko objektīvu. Te ir redzams skats no mazākā objektīva. Tālāk ar vidējo objektīvu. Te jau ir redzamas tuvāk. Un ar visu tuvāko objektīvu arī šūnas ir redzamas pavisam tuvu. Noņemam nost preparējumu objektu no priekšmetu galdiņa un atgriežam mikroskopu sākotnējā pozīcijā, izslēdzot gaismu un priekšmetu galdiņu nolaižot līdz lejai. Un tālāk preparējumu objektu noskalojam, jeb noskalojam priekšmetu stikliņu un sakstikliņu. Un nosasinam abus. Tas arī viss. Paldies par skatīšanos!